Sveicināti, darbie draugi! Jau kuro reizi ir atjaunota izmeklēšana saistībā ar izcilā latviešu lidotāju, kuru mēs pazīstam ar vārdu Herberts un uzvārdu Cukurs, iesaisti holokostā. Tātad tā saucamā Latvijas Republikas ģenerāla prokuratūra jau kuro reizi atsāk izmeklēšanu par šo te versiju, ka Herberts Cukurs ir piedalījies genocīdā pret civiliedzīvotājiem. Ar šo lietu sāk nodarboties 2000. gadā, un ar pilnu atbildību varu pateikt, ka savos ilgstošos izmeklējumos, kuri bija uzsākti vēl pirms Latvijas ģenerāla prokuratūras, atradu tikai pierādījumus par to, ka Herberts Cukurs, riskējot ar savu dzīvību, riskējot ar savu veselību, riskējot ar savām iespējām un pats galvenais riskējot pat ar savu ģimeni, ir izglābis vairākus jūdu izcelsmes cilvēkus no nāves nacistu eksekūcijās. Tātad tas ir pilnīgi un absolūti pierādīts, par to ir uzrakstītas grāmatas. Man ir vairākas intervijas, kas to pierāda. Tomēr Latvijas Republikas ģenerāla prokuratūra joprojām terorizē šī izcilā lidotāja, izcilā cilvēka, izcilā tēva, varoņa ģimeni un dzimtu, kur ir cietusi pateicoties tam pēdiņās, ka cionistu propaganda uztaisīja no viņa briesmoni, melīgā cionistu propaganda. Cionistu bandīti, cionistu slepkavas noslapkavoja Herbertu, un cionistu Latvijas ģenerāla prokuratūra un cionistu Latvija šobrīd turpina šo te ciešanu radīšanu šiem cilvēkiem. Bet ko tas māca mums? Tas ir spogulis, kas parāda, kas patiesībā Latvijas Republika ir, kas ir Latvijas Republikas saimnieki un kas šeit nosaka to, kas šeit notiks un kurš ir patiesais labuma guvējs no šīs Latvijas Republikas. Tas, ko daudzi no jums joprojām sauc par mūsu valsti, ir cionistu veidojums, strādā cionistu interesēs un klausa cionistu komandas. Par to, kas ir cionisms, varbūt ir jāuztaisa atsevišķu video, ja tā ir ļoti interesanta tēma, un es aicinu katru no jums tajā iedziļināties un iesaistīties. Bet gadījums ar Herbertu Cukuru ir viens no spilgtākajiem piemēriem lakmus papīrīšiem, kas parāda, kas tad ir tā saucamā Latvijas valsts. Un, ja jūs sākat pētīt šo veidojumu, tad jūs nonākat tieši pie viņiem, pie cionistiem. Dalieties ar šo video un līdz nākamajai reizei.